Labdien, kur paliek mūsu nauda, ja kur tiek tērēta budžeta nauda? Kāpēc mums pastāvīgi nepietiek, vai mums vienkārši tiek teikts, ka nepietiek, un mēs aizņemamies vēl un vēl? Pagājušajā video mēs apskatījāmies, cik mums aiziet dažādās piemaksās, prēmijās un naudas balvās. Tagad turpinam iet jau tādos miglainākos ūdeņos. Skatāmies tajā pašā lapā data.go.lv, attiecīgā gada budžets, Excel tabuliņu un skatāmies tos posteņus, kur būtu teorētiski viskomfortablāk novirzīt naudiņas pa vajadzīgām kabatām. Jā, pieņemsim, pirmais posteņs, ko mēs varam paskatīties, tātad ēku, telpu, īra un noma, tāda lieta. Kopā pa gadu 2022. gadu 65 miljoni, tātad mēs nomājam šeit pat sev, tur daļa ir ārzemju, tur vēstniecībām kaut kāda niecīga daļa, bet tā lielākā daļa ir šeit pat, mēs nomājam savā zemē, valsts iestādes nomā telpas, tātad no kaut kā. Jā, paskatāmies precīzāk, tātad, ko mēs te nomājam īsti. Lūk, mums ir rekordists, tātad rekordists telpu īres cenā mums ir 10 miljoni gandrīz, 9,3 miljoni maksā tātad par ēku Čiekurkalnā. Tā nav uzcelta ēka, kas mums būtu valsts ēka un tā tālāk, nē. Tā tiek nomāta. No kā tiek nomāta, nezinu, interesanti būtu zināt, kam tā nomas maksa tiek maksāta. Tālāk, kas mums te vēl ir interesantākos tikai atzīmē, te tā virtene ir bezgalīga, paskatieties paši. Nākošā ēka 6,3 miljoni tiek nomāta. Šī te Tālējas ielas 1 vida ēka. Iedomājies 6,3 miljonu gadā, kur, teiksim, Covid laikā vispār neviens cilvēks, acīm redzot, nebija iekšā, bet nomājam, turpinam maksāt, un tā ir tikai nomas maksa, vēl tur klāt tātad visādas apsaimniekošanas un tā tālāk, viss komplekts, pilns kā jau ar nomas telpām. Šeit ir tāda vēl interesanta telpa, paskatāmies tālāk. Telpa mums ir tātad Aspazijas bulvāra 7 prokuratūra. Jā, tad šita trīs stāv ēka, kur mēs te redzam apakšā, jā, liela diezgan 3 stāv ēka, 1,6 miljonu gadā. Vai viņas noma patiešām ir vērta 1,6 miljonu gadā, es nezinu, man tas kaut kā ir diezgan apšaubām, kurš ir īpašnieks tajā ēkai, jautājums tur, kā tur tas viss notiek. Bet ir vēl viena ļoti interesanta ēka, kas man pievērs uzmanību gala beigās. Ēka atrodas ne Rīgā, bet ēka atrodas mums Cēsīs, tātad Cēsu ugunsdzēsības depo. Interesanti, Kronvalda iela 52, Google apskatījos, kāda izskatās šī te ēka. Ēka izskatās šāda te lūk, jā, šāda te lūk kups, šāds kups izskatās šī te ēka. 500 000 gadā par šādu kubu tiek maksāt. Es nezinu, kuram tiek maksāt, kurš maksā, kā tas notiek, vai tiešām šāda ēka ir 500 000 gadā vērta, vai paši pati nevar uzcelt, rekonstruēt vai iegādāties. Tad parasti tiek rēķināts, ka, ja 500 000 gadā, tad ēkai būtu jābūt vērtai apmēram 5 miljoni. Vai šis kubs ir vērts 5 miljoni? Nezinu, šeit būtu interesanti vietējiem aktīvistiem noskaidrot, kādas tur kabats ir iesaistīts visā šajā pasākumā. Un vēl viens interesants par ēkām, pēdējā lieta vēl, ko var apskatīties par ēkām, interesanti ir, ka izrādās, ka mums joprojām valsts prezidenta kancelēja nomā telpas par gandrīz 1 miljonu nomā telpas prezidenta kancelē. Tas ir ļoti interesanti, jo es nezinu, kas tad notiek ar Rīgas pili, varbūt Rīgas pili jau ir paspējuši kaut kādā veidā noprivatizēt vai kaut kādu tur schēmu uztaisīt. Es nezinu, tas ir tāds minējums, bet katrā gadījumā prezidents jau šobrīd nomā kaut kādas telpas no kaut kā vēl. Ar pili acīm redzot nepietiek. Tālūk izskatās ar telpu nomām. Tātad kopsumā pa gadu sanāk 65 miljoni telpu nomās īrēs. Baumo tā, ka varot izdarīt tādā veidā, ka, teiksim, kāds uzbūvē ēku un tad attiecīgi viņa draugs kaut kādā valsts iestādē, pašvaldības iestādē, noslēdz ar viņu līgumu, nomā telpas, sadārdzinātu, protams, ka cenu, un pēc tam to budžeta naudiņu kaut kā tur tiek sadalīt pa rokām. Baumo, ka tā varot izdarīt, nezinu, vai šie ir tie gadījumi, vai nav šie gadījumi, bet te ir vērts, protams, ka papētīt tuvāk, jo tāda riska vienmēr pastāv. Summas diezgan lielas, kā mēs redzam, 65 miljonu gadā telpu noma. Šeit vēl viena interesanta sadaļa. Šīta sadaļa saucās kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība. Tātad dažādās starptautiskās organizācijās mēs te maksājam kaut ko iekšā, ja? Kopējā summa 441 miljonus. No tā Eiropas Savienības budžetā mēs maksājam
92 miljonus, gandrīz 390 miljoni, tātad Eiropas Savienības budžetā. Bet ko mēs vēl maksājam? Interesanti. Mēs maksājam, piemēram, dalību Eiropas kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts statusā. Tad Eiropas kosmosa aģentūrā, lai mēs tur formāli varētu kokteļu vakarā pateikt, jūs tur esat, jā, mēs tur esam, protams, tad par to mēs maksājam 1,1 miljonus. Bez tā visa arī tāda pati asociētās dalība valsts dalība CERN, jā, tātad šajā te Eiropas atomenerģijas organizācijā. Arī gandrīz 1 miljons šajās divās organizācijas kopā 2 miljoni. Kāds Latvijai no tā ir ieguvums? Grūti pateikt, te vajadzētu saprast, 10 gados 20 miljoni par to, ka mēs tur esam ķeksījuši pēc. Vēl viens interesants izdevums. Mēs esam samaksājuši 420 tūkstoši gandrīz sanitāro un fitosanitāro pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā. Tāds mums ir izdevums, 420 tūkstoši. Protams, ļoti, ļoti liederīgā pēdējās dalība PVO, Pasaules veselības organizācijā. Tas mums ļoti vajadzīgs un vēl par to maksāt 371 tūkstoti gadā, kā izrādās. Ja? Tātad šādi te vēl izdevumi 441 miljonus kopsumā par dalību dažādās organizācijās. Te arī droši vien būtu jāpaskatās, kāds mums ir ieguvums no kuras organizācijas un vai mums, piemēram, šāda te organizācija kā PVO vai dalība kosmosa aģentūrās, ko mums tas dod un cik mums tas ir nepieciešams tālāk. Vai zinājāt, ka, piemēram, Šveicē budžets ne tikai nav tik ļoti noslepenots kā pie mums, bet turpat tauta pieņem lēmumus balsojot referendumos par atsevišķām budžeta sadaļām, kā, piemēram, pagājušo gadu notika balsojums piešķirt vai nepiešķirt valsts finansējumu privātajiem mēdījiem. Tāpat laikā, kāpēc mums vara faktiski ir atņēmusi referendumu tiesības, kāpēc budžeta izdevumi tiek tik rūpīgi slēpti, kā izskatās, kā viņi baidās. Tālāk vēl interesantāk, piesakojieties. Tāpat visus tos, kas vēlas būt aktīvi, kas grib iesaistīties, kas nevar vairs mājās nosēdēt, vienkārši rakstot komentārus, kas grib kaut kur piedalīties, kaut ko mainīt un iesaistīties, aicinu pievienoties. Mums tāpēc ir izveidot šī mūsu organizācija apvienība jaunatvieši, kur katrs var atrast līdzīgi domājošos cilvēkus, kaut kādā veidā vienoties dombiedru grupās, saprast, ko darīt, kā darīt. Tāpat laikā arī, protams, ka var piedalīties jau savās pašvaldību vēlēšanās, salīdzinoši drīz savest kārtībā savu vidi, kas viņam ir vistuvāk apkārt, pēc tam var piedalīties vēlāk arī būs saimnes vēlēšanas, šeit nav nekāds elitārs klubiņš, te var pievienoties un piedalīties un kandidēt faktiski jebkurš, tā kā nāciet droši apvienība jaunatviešu mājaslapā, iesniegumu uzrakstīšanu aizņem, tur burtiski tās ir sekundes. Pievienoties, ejam kopā, mēģinam, mēs nepiedāvājam neko gatavu, piedāvājam iespēju darboties, tik cik mēs paši izdarīsim, tāds arī būs mūsu rezultāts.